31. maijā paziņoti biznesa ideja konkursēs uzņēmējs 2013 uzvarētāji. Konkurss tika atklāts 18. februārī ar mērķi sniegt biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt tos pilnveidot biznesa idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem. Konkursa vērtēšanas komisijai tika iesniegtas 11 biznesa idejas. Biznesa autoru vidū bija dalībnieki no Salienas, Kalkūnes, Līksnes pagasta, kā arī Daugavpils pilsētas. Konkursa gaitā notika ne tikai biznesa ideju iesūtīšana, bet arī dalībnieku izglītojošie praktiskie semināri, braucieni uz biznesa inkubatoriem Daugavpilī un Rēzeknē, kā arī ekskursijas uz Daugavpils un Daugavpils novada uzņēmumiem. Liekam, tas viss tiešām tāds apjomīgākais darbs ir tieši šie praktiskie semināri, jo tieši tie ir domāti, lai jaunieši var iegūt sev vajadzīgās zināšanas. Un semināri bija visdažādākajās jomās, sākot ar to vispār, kāpēc kļūt par uzņēmēju, kāda ir jābūt motivācija kļūt par uzņēmēju, kas ir vispār biznesa plāns, ko darīt ar finansēm, kā plānot finanses, kā plānot mārketinga lietas, kā plānot grāmatvedību uzņēmuma un tā tālāk. Aizpildot anketas, jaunieši izvērtēja konkursa aktivitātes, par pašvērtīgāko atzīstot tikšanās ar uzņēmējiem. Pasākuma gaitā pateicība tika izteikta visiem uzņēmējiem, kas dalījās savā pieredzē. Šogad tās idejas tiešām bija tādas reālākas, ka principā, ja viss ir izdarīts, kas konkursa gaitā tiek darīts, tad viņas uzreiz var arī palaist dzīvajām. Un līdz ar to arī paši dalībnieki bija diezgan motivēti jau pašā sākumā, lai tas arī tiktu realizēts. Jo mums ir svarīgi, lai jaunieci nevis tikai grib kaut ko darīt, bet mēs redzam, ka tā ideja ir liela, forša, ka to var laist ne tikai uz Latviju, bet arī varbūt uz ārzemēm. Un šogad tiešām bija tādas idejas, kuras uzreiz tiks laistas eksportā, par ko ir tiešām ļoti liels prieks, jo, ņemot vērā to pirktspēju, kas mums šeit ir Latvijā, un salīdzinot ar to, ko var gūt ārzemēs, protams, ka šīs biznesa idejas būs uzreiz tādas lielākas ieguvējas. Savu dzīvot spēju pierādījuši arī pagājušā gada uzvarētāju projekti. Pirmās vietas ieguvējs vēl ļoti cītīgi turpina darbu pie savas idejas. Viņš ļoti daudz ko ir izdarījis mārketinga jomā. Viņš ir izgājis vēl papildus konkursus, kuros viņam vēl iedeva tiešām tādas svarīgas lietas, ko tiešām laist uz eksportu. Viņš arī ir piedalījies vairākos pētījumos, kas palīdzēja viņa produktu vēl dziļāk izpētīt. Tā ka viņam vēl viss notiek, jo tur tā ideja tiešām tik pamatīga, ka tur vēl ir jāpastrādā. Tad otrās vietas ieguvējas meitenes norealizēja savu ideju, tikai citu ideju. Viņām tā ideja vēl ar vienu ir palikusi galvā, bet viņas ir izveidojušas savu veikalu un viņas ir palaidušas un jau veiksmīgi strādā. Un trešās vietas ieguvēja uzreiz praktiski nodibināja savu uzņēmumu un uzreiz sāka strādāt Rīgā ar to uzņēmumu. Šī gada konkursa pirmās vietas uzvarētāja ir Karina Oborune ar savu biznesa plānu apēt foto, kas jau tiek īstenots. Idejas autori ir pirmā Latvijā, kas pārdod, un otrā pasaulē, kas pārdos ēdamās šokolādes fotogrāfijas arī A3 formātā un ēdamās pastkartes. Tas būs turisma produkts, apēt Rīgu, apēt Parīzi, apēt Romu, arī apēt Daugavpilī. Tas būs jauns dzīves stils, kuru mēs mēģinam pārdot. Arī tagad piedalāmies citos biznesa plānu konkursos, lai iegūtu finansējumu. Tas bija pirmais, un tagad ir tapis biznesa plāns, kuru iesniedzām vakar Kultūras ministrijā, Kultūra kapitāla fondā uz 10 000 latiem, firmas noslēpumā arī 10 000 lati, biznesa ekskalatorā, tas ir alfā iespēja pārdot savu produktu, arī ejam gaisā 5000 lati kandidējam, kā Latvijas universitātes studente, un ideju kausā piedalīsimies vasarā. Mēs gribam to visu akumulēt kapitālu un ieguldīt kā starptautisko zīmolu taisīt, un arī, protams, Latvijā. Otro vietu ar biznesa plānu interaktīvas sienu uzlīmes bērnu istabās ieguva Jevgeņija Žigisova. Ideja radās no tā, ka mēs gribējām apvienot bērnu istabas interjera kādus priekšmetus ar spēli. Mēs apvienojam sienas dekoru ar spēli. Mums ir tādas uzlīmes, ar kurām bērns var spēlēties. Tur būs gan lietošanas instrukcija, kā to spēli īstenot. Papildus uzlīmei būs piedāvāts arī kartītes, tieši ar kurām varēs spēlēties. Trešajā vietā ierindojās Elmārs Ansveiris ar biznesa plānu Vedam pirti. Būs mobilā pirts uz riteņiem. Kas būs? Nē, pie mašīnas kabināma. Pie mašīnas, jā. Tāda pavisam nejauša ideja sanāca braucot Rīgā. Kā reiz sākās konkurss un
iegrūda mani pilnīgi, vai draugi, ka, ej, pamēģini. Un sanāca braukt uz Rīgu un redzējām tādu dīvainu, ne to pirts, ne to māju un velk mašīna pakaļ. Tā arī sanāca, kāpēc ne, apskatījāmies, vai Daugavpilī nav kaut kas tāds un apkārtnē, Pirmās vietas ieguvējs izpelnījās 500 latu naudas balvu, otrās vietas ieguvējiem piešķirta 400 lati, trešās vietas laimests 300 lati. Visiem konkursa dalībniekiem tika piešķirtas pateicības par dalību konkursā.